Jā, paldies Inesei. Politiķi mūsu pulciņā nav pārāk bieži viesi šeit. Mēs esam kādreiz mēķējuši arī uz visaugstākām amatpersonām, bet tā arī nav izdevies viņus šeit atvilināt. Ir bijuši tādi, kas te nākoši un pēc ievēlēšanas vairs nav sastopami, bet ir cilvēki, kas tomēr šeit ir regulāri, kuri patiesībā ir politiķi, bet tai pašā laikā noteikti šeit ir nevis tāpēc, lai vairotu to savu politisko kapitālu, bet vienkārši tas ir viņu sirds pienākums atcerēties to, ko mēs šeit organizējām. Un mēs viņu saucam par mūsējiem. Viens mūsējais ir Ritvars Jansons. Ritvar, lūdzu. Saimnes deputāts, ja kāds varbūt vēl neatminās. Lūdzu, Ritvar. Paldies, Rihard. Jā, tiešām man šī tematika ir bijusi ļoti tuvu arī strādājot okupācijas muzejā kā vēsturniekam. Un jāatcerās, ka nākošais gads ir valsts 100 gadus gads. Un šis mazais, ļoti traģiskais notikums ir viena daļiņa no valsts vēstures un tieši okupācijas perioda vēstures. Un lai viņi plašāk parādītu sabiedrībai, lai te nebūtu tikai maziņš pulciņš, lai tiešām, kā Rihards teica, varbūt būtu lielas valsts amatpersonas valstī, un okupācijas muzejam jāpadomā, kā uz 100 gadi parādīt šo traģisko notikumu mūsu vēstures kontekstā. Jo, ja nebūtu okupācija, nebūtu šis notikums, bet jāatcerās arī tas, ka jau no 1940. gada jūnija cilvēki pretojās okupācijai, un nu zini, kā liktenis būtu bijis, ja šie cilvēki, kas tika neģēlīgi nogalināti bez pretošanās, būtu zinājuši savu likteni, varbūt viņi arī būtu to rindās, kas jau 40. gadā uzsāka nevardarbīgo pretošanos, jo mums jāatcerās, ka okupācija izraisīja šo pretošanos, un pretošanās bija fenomens. Bija skaidrs, ka tas ir cīņa pret pārspēku, bet šis fenomens turpinājās visu okupācijas periodu līdz pat atmodai. Un tiešām šādā kontekstā arī būtu mūsu vēsturi jāskatās Latvijas 100 gadē. Paldies jums!